Vai tiešām Latvijas iestādes ir tik bezspēcīgas pret totalizatoru, atklātiem reklamēšanas aizlieguma pārkāpumiem? Vakar es biju uz hokeja spēli Latvija pret Somiju, un izskatījās, ka Latvijā noteikties ar likumu azartspēļu reklamēšanas aizliegumu ārpus azartspēļu organizēšanas vietām, laikam jau ir atcelts. Uz galvenā kuba patstāvīgi bija BC Sporta logo. Arī uz ledus un uz bortiem ir OptiBet logo, bet ar mazu uzrakstījumu Sporta bārs, kuru pat nevar pamanīt. Un uz ekrāniem, kas ir pa visu arēnas perimetru, ir BCF logo ar aicinājumu seko savai kaislībai. Un arī OptiBet logo ar uzrakstu Azarts. Es domāju, ka absolūti nevienam nav šaubu, ko tieši šie uzņēmumi grib reklamēt. Man nav nekas pret arī šāda veida uzņēmējdarbību, bet lūdzu, likumi ir jāpilda. Ja nepatīk, vērsies Satversmes tiesā. Bet nevar tik atklāti un brutāli pierakstīt maziem burtiņiem kaut kādu rakstu, ko pat nevar ieraudzīt un uzskatīt, ka nekas nav pārkāpts. Vai tiešām izloša un azartspēļu inspekcija neredz šo pārkāpumu? Padalies ar savu viedokli komentāros. Man būtu ļoti interesanti izlasīt, ko tu domā par šo situāciju.